Vajadzēja uzspļaut.
Ideāli. Nākamgad būs labāk, un Griežkalns nekur nepazudīs. Vasarā arī brauks augšā, ziemā arī Tur, kur bija augšā bišķi sagura kaut kur netur saslēdzās un jau pēc trakākās trases posma, jau lēzanākajā kāpuma daļā tomēr paliek uz virsmu, mēģina padot apakaļ. No dabūna kustība, vēl izdodas izkustēties, vēl izdodas nenošļūts pa tālu, no turienes vairs atpakaļ ir dabūna gaidūniet augšā, pūs sekundēs laiks. Jā, veiksmīgs pirmais brauciens, tagad otrajā mēģinājumā arī uzlabot savu rezultātu. Vakarīs Pampers jātalās no mašīnas, tas kaut kur mēs Petrais ir krietni cietis, bet no tā un jāatrīs Nav pēdīgi tikai starta taisnē un tagad esmu tā lielā nāk augšā balā. Un paliek nosakot Enģi Biesmans pirmā tieši turinī tā balīta būs tā kā Līdz rītam var tusēt ērgļos, būs ko darīt līdz pat nākamajai dienai. Cik labi ir tā zina, tomēr katrs liku brīdījums pierāda, ka priekškalns joprojām nav. Tas uzbūs līdz tādā nekādam atlasīt, kur tas nav. Tas noteikti nav nekāds Audi, tas ir BMW un S60. Ir jau tālāk nekā pirmajā dienā nebūs. Subaru ar augsto jumtu. Subaru pasaulē tas ir gandrīz buks. Labi, būs mierīgi, kā redzēt. Oi!
mēs izdevāsies tik pāri kalnām, un tagad Bedrēmēs Kalējs dodas augšā kalnā, aiziet viņam otrais mēģinājums. Otrais labākais laiks viņam bija pirmajā braucienā, zaudēja tikai Igaunijas Soltam. Ar vienīgo lapiņu ar 4 riteņiem. Labi, cool. Bet izdevās tikt augšā kalnām. Otrais mēģinājums. Ir pirmais sektors Patriks, labā ātrumā tiek caur, bet nav būtums. Tam nav izdosies vienīgais uz izrā košā iespējā. Vai, pots augšā. Ir. Pat izstāst, ka būtu varējis izbraukt ārā no trasības. Mēs cauri līkumam iespaidīgā sāk lidēt Bedrēm, cauri augšā. Citas jau varēja arī ar kumāriem cīnīties. Labā, te! Izskatījās izpaidīties, izpaidīties, labi rezultāti. Tā par atkarību. Daudz atkarības un... Mārķis Graudīns atkal atklāja tīpu sezonu. Mēs braucam ar tehnisko labāko rezultātu. Tehniski pilots iet augšā kalnā. Otrā tūri sākusies tās no bumbi. Kādu mēs nerāpamies augšā. Brauc Mārķis Graudīns atkal atklāja tīpu sezonu. Mēs braucies ar 9. labāko rezultātu, tā kā reāli top 10 pilots iet augšā kalnā. Tā mašīna, kurai var saslēgt pilnīgi visas 3 diferenciāļus, tā kā pa sienu var braukt augšā, te vienīgā problēma ir, lai riepas būtu kaut cik jēgā, bet izskatās, ka tā pakaļ tur vairs nespolē, kaut kas tur notiek. Ļoti veiksmi mašīna opraudam. Laba patruļa, nāk pilnā gāzē. Mūsmas muklā. Viņam vispār nepalikiem. Nu, tā kā viņš palecās, varētu būt, ka vienu brīdi pa priekšējo logu bija acīs pilotam. Nu, tad dodam gāzi. Nu, tā vajag.
Tā ļoti prātīgi. Cauri pēdrēm, kad tik nepalecās, kad tik nesakratās. Ne tik un tā, turpina kārpīties augšā kalnā ļoti labi un veiksmīgi. Šis ir kārtīgi sagatavojies piekaras remontam. Gaisma deg visu laiku apakšā, mehām nebūs problēma. Var meža vidū visu saskrūvēt. Var viņš lejā varētu kaut kādu gaisnes stābi novests. Labi, nāk augšā, izskatījās trakāk. Var visu piekaru apskatīt, var apskatīties, kā kārdāni griežās, tās mums bieži negadās. Tā ir dzīvā, te cilvēks ir sagatavojies. Uguņi no izpūtēja uguņi priekšā paliecieniem augstām kalnā, labā tempā, turpina gāzēt ap. Amerika ir atbraukus pie mums. Ja tiks augšā dalīs košņēs, tad arī pirmajiem 100, kas piesmies. Nebūsim košņēn aizvestēt. Tīras kopuma dēļ neuzbrauc, lai nebūtu košņēs jādara.